Čau visiem! Šīs dienas video mēs parunās par to, ko man jau sen komentāros prasīja. Kā vienmēr, apakšā ir timecode, viss ir sadalīts, tā kā, ja jums nepatīk man piedzīvojuma daļa, tad jūs var vienkārši pāriet uz daļu par Norvēģiju. Labi, man sauc Dibens, jāsāk šitā sērija. Un, lai jūs labāk saprastu, kas šitajā video būs, es iesaku noskatīties iepriekšējo vlogu daļu, jo tur, kā jūs redzat, mums mašīnai bija maziņš ČP, un tāpēc es 30. decembrī kājām paliku kaut kur otrā krastā, man nezināmā vietā. Un tad man nācās ļoti ātri iepazīt sabiedrisko transportu. Un pēc tam vēl mums uznāca baigais putenis un visur saputināja, un jā, skatās iepriekšējo sēriju, tad jūs sapratīs šito bišķiņ labāk. Es jums gribu pastāstīt, kāpēc vispār manos video ir pirmā daļā parasti kaut kāds ikdienas pasākums vai arī piedzīvojums, kur es esmu bijis, un pēc tam ir tikai dzīve pa Norvēģiju. Pietiekami ilgi dzīvo Norvēģijā, un es jau esmu pie viss pierādis un aizmirsis, ka tas ir daudz savādāk nekā Latvijā, kas jums tur notiek. Ja es veidot atsevišķu video tikai par dzīvi Norvēģijā, tad visticamāk es kaut kādas sīkums aizmirstu parādīt, kaut kādas detaļas vai niansītas, vai ne? Tāpēc es arī pielieku no ikdienas interesantākos momentus klāt. Un tad arī tik daudz tie fakti, ka fiziski vienkārši jūs tur jau vairs puses neatcerās. Un tieši tāpēc tie cilvēki, kas man regulāri skatās un tās ikdienas gaitas vēro, arī viņiem veidosies tāds kopējs priekšstats, kā reāli dzīvot Norvēģijā. Ka te nav tikai visiem smuki daudz naudas un strādā tikai 7,5 stundas un tā tālāk, ka te arī ir ikdienas problēmas, ka te arī ir visādas nedienas un tā tālāk. Dzīvi dzīvo, ne? Piemēram, pēc, nezinu, vai kādam būtu interesanti vesela sērija par to, ka ziemā viņi tīra futbola laukums. Apkārt visur ir kaudzēm sniegs, bet viņi izdomā notīrīt futbola laukumu, lai sīkai var trenēties, lai viņi nesēž mājās un, lai viņiem ir kaut kādas fiziskās aktivitātes. Un es, kā atbraucu uz Norvēģiju, es domāju, kāpēc futbols viņi varēja izvēlēties basketbolu, jo visur tāpat ir basketbolu šitās te zāles un katrā skolā viņi tāpat ir un viņi tur varētu mierīgi siltumā spēlēt, bet nē. Viņiem neskapēc aiz slēpošanas uzreiz otrais lielākais brīvā laika pavadīšanas veids ir reāli, ko viņi trenēs, ir futbols. Un pirms Covid idiotismu te arī visu laiku bija viss slams ieslēgts un viņi netaupīja ne elektrību, neko te burtiski. Viss nedēļas nogals spīdēja gaisums, tā kā viņi līdz vēl vakar, tur 10-11, viņi nāca un spēlēja futbolu. Ir pirmdienas rīts, tagad mums ir 76 km attālumā, ieizbrauc jau tādu vienu mēbeli, ir atkal palicis diezgan vēsīgi. Tas ir pietiekami vēsīgi jums. Es jau vakar nojautu, ka būs es jau pielaidu mašīnas, pārbaudīju, jo viss ir kārtībā un uzliku arī busiņu lādēties. Ko, šitā ģērbties man vēl nav nācies, lai uzsildītu darba mašīnu. Es pat uzvilku biezās slēpotāju bikses, lai nenosaltu. Zinu, nebūtu es uzlicis slādēties, tā būtu tāds 50-50, bet tagad bija labi. Redzēs, kā Toyota -26 jūtas. Šitiem lieliem mīnusiem es pat nopirku speciāli Biltemā lādētāju 10 ampērīgo. Biltemā īstenībā modālīgs ir tāda price performance vislabākie, jo, sanāk 600 kronu 10 ampēru lādētājs, tas galīgi nav slikti. Toyota arī pamodusies no mirušajiem. Interesanti, mums bija -26 pirms Drammenes pie Sandes, tur bija -16 tikai. Un te blakām Drammenai te ir -20. Un kas ir pats inčīgākais, mums būs jābrauc pēc tur pašā kalna augšā. Paskatās, ko navigācija rāda. Aiz tur augšā tās mājas, kaut kur tur būs jābrauc. Te ir bišķiņš stāvs un busiņi nevarēja pat uzbraukt augšā. Tagad bišķi uztaisīt, cerams, ka nenožausies. Māja smuki. Vieti smuki, bet te tik sudīgi strādā. Augšā šitai -22. Un mums aizslēdzas durvi un saimnieks gandrīz aizbrauc. Yes! Labi, ka paspēju noķert elektroniskā slēdzena. Bišķiņ siltāk, bet tikai bišķiņ, 15 grādi liekas tā kā karsts, ka ienāk iekšā. Man tā paveicās. Es uzvilku slēpotāju bikses.
Es biju domājis, tas būs peribors, bet tā paveicās īstenībā, jo, nežēlīgi augsts. Tagad būs sūdīgi pastrādāt, bet, tagad paliks siltaks, novilks nost. Lars šakal neuzvilk neko, un tad tas nabaks tagad salst. Ritīgi dizeli. Es gribēdams nevarēju augstāk uzbraukt, baigi jau vajadzētu, jo smagos skaps pa šito slideno nes, tas ir nereāli izkrāmies tos vieglos, ko panest, un tad mēģinās ieskrējienu tikt atpakaļ augšā. Gandrīz pusdienlaiks, un mēs ir tikai visi dabūjuši iekšā mājā, bet labi, ka mēs ir vienīgie, kas te strādā, tāpēc mums ir viss telpa. Es ir pazaudējis elpi, jāparāda jums arī. Šitā būs meitenes istaba. Viss baigi pēc grādiem. Cerams, ka visi precīzi uztaisīts. Tā, lai jūs aptuveni saprastu. Kaut kā tā izskatīsies. Un šitie būs puišulim istaba. Principā tas precīzi tas pats, tikai spoguļu skatā. Kā jūs redzējāt no rīta, sanāk, mēs ir pašā kalna augšā. Te ir ritīgi superīgs skata. Šito kameru neredzēs, bet es jums rīt nobildēs. Vienkārši paradīze, ne? Tāda kalna skata un saulīte ir ritīgi silts, bet, jā. Ārā šitai ir -21. Beidzot visi sanests augšā. Izskatās vienkārši, bet pats cik šis ir 3. stāvs ļoti šaurām trepītēm, tad, nav grūti, bet ir izveicinoši. Skats pa logi super, vai ne? Bet, jūs redz? Es ceru, ka jūs redz šitai saulē. Kāds no ārpuses nav nokrāsojis šito. Tas man ritīgi pamodina kaut kādu, psiholoģiski traucējumu. Es nevaru izturēt, ka viss ir smuki uztaisīts, un tad viena tāda dizela detaļa, un tieši tam būtu jābūt centrālam punktam visā mājā, un tas ir sačakarēts. Izrādās šitai mājai tāds interesants stāsts ir. Uzmini, cik sen šito māju samērīgi. Tas bija precīzi decembrī 22. gadā. Šitā mēbele, es jau, ja godīgi, biju aizmirst par šito mēbeli, bet Kristīna man izstāstīja, kas te ir noticis. Pāris vārdos tas sanāk tā, ka viņi nopirka šito māju, un viņi jau taisījās vākties iekšā, burtiski bija sakrāmēts jau māns iekšā mašīnā, brauc šurpu, atslēdz durvis, rāda bērniem, kur mēs tagad dzīvos, un izrādās kaut kāda ūdenstrupa pārplīsus. Un tas bija decembrī, sanāk, ka viņi sasalus, ne? Un te viņi reku bija meklējuši, kur tā trupa bija pārplīsus, un tādā garā viņi, karoči, to visu saremontēja, un tādā garā, bet tad viņiem sāk parādīties problēmas ar apdrošināšanu, jo kā tas izskatās no apdrošinātāja viedokļa? No apdrošinātāja viedokļa cilvēki nopirka māju, un pēkšņi viņiem notiek kaut kā ķibeli, un viņi sanāk tā kā apdrošinātājiem jāmaksā, ka viņi maina ģips, ka viņi krāso, ka viņi, pa lielam viņi vienkārši izskatās, ka nahaļavu gribēja izremontēt māju, vai ne? Un tāpēc viņiem sanāk ilgi un dikti čakarēties, tur uz priekšu uz apakaļ, kas kur kā notiek, zinu. Sanāk jau reku gadu vēlāk, tagad ir beidzot dabūjuši to māju, kā vismaz augšējā 3. stāvā var dzīvot. Šitie tie bērniņi inčīgi uztaisīja, tāpēc es jums bišķi vairāk parādīšu. Te uzreiz būs meitene istaba, un otrā pusē uzreiz būs puišelim istaba. Bet, kas man patīk, šitā te telpa, viņi ir ļoti nepraktiski, bet man neskapēc viņi patīk. Pat cik te satiekas jumts, vai ne? Tad tur ir tāda dīvaina telpa sanāk, tur viņiem būs tā kā televizors, ja es pareizi saprotu. Tad ir šite te tāda dīvaina telpa, tur ir vēl viena istaba, un šite būs sensīšiem guļam istaba. Ir daudz tāds mazs fīčiņas, bet, tāpat laikā viss ir šķīps un grīds ir vecs, bet viņas nečīks, tāpēc viņas arī atstāja. Te reku otrā stāvā vēl kaut kāds istabs, vai ne? Redz šitādi maz sīkumiņi, bet, baigi atšķiras no mūsdienām, kur viss ir vienkārši taisns, pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas lētāk. Izremontes te būs super vienkārši. Reku tur tā kā ārā, tā kā ziemdārziša forša terasīti. Tur ir vēl viena terasīte, ritīgi super tādā ziņā tā māja. Bet, jā, te ir daudz jāstaigā pa trepiem, tas nav pensionāriem. Sanāk 4 istabas augšā, šite dzīvojama istaba. Tur ir vēl viena istaba. Te ir otrā stāva tualete. Tur ir vēl viena kaut kāda mazais tā kā pieliekamais skaps. Un tad mēs ejam lejā uz 1. stāvu. Vēl viņiem sanāk pagrabs.
tur aiziet šitas te putekļu sūcējs, nu tāda, kā lai pasaka, tā kā pieliekamais. Tur viņiem ir uzreiz pat taisno garāžā, un te, ka nāk iekšā, te viņiem būs tā kā veļas mazgātā, nu, madruma saucamā dubuļa istaba, kad tu ienāk uzreiz un nomazgat, nolikt visu nost. Ēka ir bišķiņ dīvaini, bet, nu, man reāli patīk un, nu, interesanti tāda. Mūsējām mēbelēm tas viņiem galīgi nesanāk lēti, jo šitās vēl pasūtīja no iepriekšējās firmas, kur tās stundas cena ir diezgan iespaidīgi, baigi uzcēlās procentu likums, ne? Man personīgi pazīstamiem norvēģiem bija jāmaksā par hipotekāro kaut kā 12 000, un pēkšņi tas viss pusgadu laikā izaug līdz 17 000 katru mēnesi jāmaksā. Un tad iedomājies, tu nopērc māju, tūliņ pārvāksies, jau esi pārdevis iepriekšējo māju, un tagad pēkšņi tu nevar dzīvot jaunajā, jo te ir ūdens skādi, un kamēr triperējās apdrošināšana, tev kaut kā jānovērš viss, kas te ir izveidojušies zaudējumi. Un plus tev tagad jāmeklē, kur īrēt vēl, jo visai ģimenei jādzīvo arī kaut kur, vai ne? Sanāk maksāt tev par 2 mājokļiem uzreiz, un plus vēl pa būvniecību tavā mājā, ko tu nezinu, vai dabūs apakaļ no apdrošinātājiem. Tas viņiem prasīja veselu gadu, tagad, nu, mēs ieliks mēbeles iekš, un tad izskatās, ka vismaz 3. stāvā viņi sāks dzīvot, jo, nu, tas finansiāli diezgan reāli sarežģīti šito visu pavilkt. Jūs redz? 8 vakarā. Tagad tik pabeidz. Tā, priekš, teiksim, šitā ir metene izstāde, man liekas, priekš meitenes tīra ok. Lielam ir viss izdarīts, tagad tikai jāsatīrās, jānonāk lejā un tādā garā, bet, nu, tas tāpat stundā ieņems. Droši vien galdnieki noņirksies, bet, nu, es viņu netaisīju, es viņu tik uzstādu, ne? Šitā ir momentā, redz? Kā eņģika vedās. Sanāk tas stūrs tā kā uz iekšu, paiet bišķiņ, vai ne? Un tā viņš ķerās. Tagad nācās nogriezt šitā te nost. Un tur arī, nu, visam durvīm. Jo man nebija kantlists, jo, ka nogriež nost ar 25 mm. Kā vienmēr, nu, tā ir, ja ir gadu vecs projekts, jo cilvēki aizmirsuši pašu, ko viņi būvējuši un kas tur notiek. Bet, nu, šitā vecā māja burtiski neviena taisna vieta nav, visur ir spraugs, tā kā saģiot šoreiz. Šitāds būs puišaliņ. Nu, pa lielam vienkārši spoguļu skatā. Vienīgā reāla atšķirība, ka puišaliņ būs šitā terekva atviltnis vairāk. Es ik pa laikam uzprasu cilvēkiem, lai viņi man uzraksta komentārā pa interesējušām tēmām. Un šis bija viens no tiem komentiem, kas tur bija vairāk laiks savāds un man reāli nebija pieredze. Bet, nu, jūs jau iepriekšējā video redzēja, kāpēc man tāda pieredze parādījās, un tad es papētīju dziļāk visu to jautājumu. Un kā pa jebkuru tēmu var uztaisīt garu video par to, kā te notiek, viss niansēs, bet, nu, es domāju, tas nevienam īpaši neinteresēs. Un es jums tomēr cenšos vairāk veidot tādu izklaidējošu, informējošu tādu video, lai jums ir arī interesanti. Un pat, ja jums neinteresē konkrēti šitā tēma, es domāju, tik un tā ir pietiekami daudz izklaida, lai jūs noskatīties to video līdz galam un varbūt arī palikt bišķiņ informētāk par to, kas notiek šeit Norvēģijā. Un es jums cenšos uztaisīt pēc iespējas interesantāku saturu, tā kā, ja tev iepatīkas, uzspied laiku. Ja tev gribas redzēt vairāk, tad uzspied abonēt, un tad jau YouTube jums parādīs, tikko es būšu ielicis jauno video. Pēdējā laikā visās Facebook grupās ir baigi novērojams, ka atkal daudz latviešu grib pārcelties uz šito galu, un es domāju, ka man video palīdzētu viņiem ar informāciju, tā kā, ja jums kāds draugs cenšas pārcelties, droši aizsūt viņam manu kanālu. Es skatos, ka 30% no skatījumiem ir no WhatsApp linkiem. Cilvēki ar maniem video jau aktīvi dalās, un paldies jums par to. Es domāju, ka visi ieguvēji, jo man ir kā vairāk skatījumu, un tajā pašā laikā arī cilvēki informētāk par to vietu, kur viņi taisās aizbraukt. Pēc maniem uzskatiem tas ir bišķiņ objektīvāk, ka es te dzīvoju uz vietas un redzu un novēroju situāciju, nekā visi tie maldīgie priekšstati, kas tur ir Latvijā, jo es, kā biju atvaļinājumā Latvijā pēdējo reizi, nu, tur bija vienkārši drausums, ko tie cilvēki domāja par Norvēģijas. Es īstenībā brīnos, kur tik negatīvu priekšstatu var būt par šito brīnišķīgo valsti. Tādēļ arī pavisam drīz manā kanālā būs 10 iemesli, kādēļ es dzīvoju Norvēģijā. Pēc tam būs video 10 lietas, kas man nepatīk šeit Norvēģijā.
Un es varu uzreiz sadarēt, kā 10 lietas, kas man nepatīk Norvēģijā, savāks daudz vairāk skatījums nekā labās lietas par Norvēģiju, bet, tā, diemžēl, iekārtot mūsdienu sabiedrību, viņi grib negācijas. Un visiem tiem foršiem cilvēkiem, kas teica, ka esi muļķis, jo man nav rezerves ritenis līdz pat šī 11. gada mašīnai, kas jau skaitās veca. Reku, kas man te ir? Te nāk līdz. Ja tev ir plakanriepa, tad reku ir mini kompresoriņš, oriģinālais. Te vēl ir aptieciņi no Latvijas, un redz, te pat ir, te fiziski nevar ielikt neko, jo viņam pat ir kaut kāda nestandarta izmērs. Nav apaļš, vai ne? Tur nav kur ielikt. Un tā tas ir lielākai daļai jaunajām mašīnām, un neviens par to nebrīnās, bet, vienkārši jaunās mašīnas nav paredzētas priekš cilvēkiem, kas kaut ko māk izdarīt. Viņas ir paredzētas atbrauc uz servisu, izdara, kas ir jādara, un brauc tālāk, un kamēr nav nākamais servis, neviens neko viņi nedara. Labi, tagad pietiks lirika un pārceļamies uz video galveno tēmu, uz sabiedrisko transportu. Pēc šitiem lieliem puteņiem te ir normāls hauss, un šitā hausa fona es jums gribu izstāstīt, kā man nācās iepazīt sabiedrisko transportu. Kā es visu laiku saku, es jums stāstu no savas pieredzes, bet līdz šim man vienmēr bija transports pie dibengalda. Un tas ir tas iemesls, kāpēc man nav nekāda pieredze ar sabiedrisko transportu, jo es, godīgi sakot, vienreiz biju paskatījies. Man aizbraukt 10 km izmaksāja dārgāk nekā mašīna, tīri degvielas ziņā, un tāpēc es arī nekad nebiju braukājis ar sabiedrisko. Un Tonsberga arī viss transports ir salikts diezgan kompakti kopā, jo galvenā autobusu stacija burtiski minūtes gājiena attālumā no vilciena stācijas. Stacijas ir diezgan labi aprīkotas, teiksim, tagad jūs pat redz, ka, lai invalīdi var iebraukt, ir speciāla rampa. Un parasti blakām ir kaut kāds sikela hotela, jeb arī, kur riteņas pieslēgt. Tā kā jūs redzat, tagad uz ziemas laika aizputināts, jo salīdzinoši maz sabiedrības daļa brauc ar riteņiem, bet reku ir arī šitādi psihopāti, kas pāri visām kupenām močī sveiciens tev iesturu. Mums pat ir bijuši klienti, kas katru dienu brauc ar šito vilcienu līdz Oslo, un viņi pat ir kaut kādā veidā sarunājuši, ka viņi izmantos internetu uz vilcienu, un viņiem tas braucienu laiks ieskaitās uzreiz jau iekšā, tā kā pie darba stundām. Un kā jūs redzat, visu šito sniegu pat vilcienu netiek galā. Kancel. Jā, kā jūs arī dzirdat droši vien fonā, viņi visu laiku informē, kas notiek, kā vilciens ir ticis garām semai, vai tas ir atcelts, vai arī var meklēt tuvāku autobusu un tā tālāk. Tā kā viņi saprot, ka ir ārkārtas situācija, un tāpēc arī ir visiem kaut kā jātiek mājās vai arī uz darbu. Es jums īsumā vienkārši izstāstīšu tā lielos vilcienos pa vietējo, jo man skatās visā Norvēģijā un arī Latvijā, un tiem nebūs interesanti tieši pa konkrēti katra rajona pārvadātāju, vai ne? Paga. Es atvainojos, ka pārtrauc. Es vakar pusstundu editēju šitās 10 minūtes, kā pirkt biļetes un kas ir pareizāk un kas ir lētāk, un es sapratu, ka tas viss ir daudz pagāra. Tāpēc ir pavisam vienkārši likumi. Ja jūs pirks uzreiz biļeti pa taisno pie šoferīt, tas jums izmaksās dārgāk nekā, ja jūs paņemat kaut vai nedēļas biļeti. Jo nedēļas biļeti jums atmaksājās uzreiz jau 4 braucienos, bet ja jūs braucat katru dienu turp apakaļ uz darbu, tad tas ir daudz lētāk. Un tagad mēs varam skipot visu to, ko es tur biju sarunājis iepriekš. Ar šito mazo informāciju pilnībā pietiek, jo tie, kas pirks biļetes, tie arī paši atradīs, kurš viņam izdevīgākais variants. Un tagad mēs varam visus mans foršo montāžu patīt daudz ātrāk uz priekšu un turpināt ar to, kur programma ir ērtāk un ar ko ir vieglāk atrast maršruts. Tā kā turpināmā programma izvēle. Man atskaites punkts ir ar mašīnu, jo to vienmēr ir bijis ātrāk un ērtāk. Un tātad ar mašīnu tur var aizbraukt, kā jūs varat redzēt šeit, 2 stundas un 20 minūtes, ja jūs brauc ar prāmu. Un ja jūs brauc pa otro maršrutu, principā tikpat ilgi, bet vienkārši sanāk baigais līkums braukt, tad te jūs vienkārši uzsēžas uz prāmu un pārbrauc pārzina, vēl paskatās, kas notiek uz jūras. Uz to brīdi, kad man saplīst mašīna, es izmantoju šito, jo tas bija vienīgais, kas man bija uzinstalēts, un visā tai steigā un stresā es nemaz neko citu nemeklēju, un viņš arī savu darbiņu izdarīja. Viens pieaugušais, pirmdienā 8 no rīta, tā lai visām programmām ir vienāda iespēja.
meklējam, un viņš mums uzreiz atrod. Ir vairāk varianti, bet cenas viņš vēl joprojām meklē, jo viņš meklē aktuālās. Un tātad, es uzspiedu 8, tuvākais, kas ir 8,50. Un mēs redzam šitie daudz maz smuks ikonijas. Un tā kā bišķiņi iebrauc tajā sistēmā, tad tu uzreiz redzi. Tas jā, pirmo autobusu jābrauc, pēc tam 2 minūtes ar kājām līdz 11. vilcienam, 8 minūtes ar kājām, VI6. Tas viss kopā izmaksā 515 kronas, un tās ir 4 stundas un 4 minūtes, bet, jums mašīna nav, tā kaut kas ir jāziedo laiks vai nauda. Kā jūs redzat, te ir baigi forši parādīts uzreiz. Es izbraucu no savu ciemata, man ir 5 busiņu pieturas, es atrodos Tonsbergas lielajā stacijā, pēc tam 2 minūtes uz 142 metru vienkārši jānoiet. Te var pat rezervēt sēdvietas un tā tālāk, un tas viss iekšā programmā, tā kā tas viss ērti. Te ir vēl vairāk varianti, pieņemsim, ko ir pa 700 kronām, ir pat 300 kronām, 326, bet tas atkal sanāk vispār jau 5 stundas un 4 minūtes. Visu šito informāciju rokot un meklējot, es atrādu, ka izrādās ir vēl viena tāda brīnišķīga vieta. Viņš saucās N-Tour, jeb viens ceļš. Es nemaz nezināju pats, ka tāda eksistēs, vienkārši te runāja vairākiem norvēģiem, kā viņi tiek apkārt, un tad viens ieteica šito, un izrādās, ka šis pagaidām ir vislabākais. Jo ko jūs redzēja iepriekšējā, te bus, vilciens, bus, bet tas sanāk pa lielam, bus līdz Tonsbergai, pēc tam ar vilcienu braucam tur, pēc tam ar busu braucam lejā, vai ne? Un es speciāli izvēlēju šitādu sarežģītu maršrutu, jo mēs te bija aizbraukuši pagājuši gadu ritīgi smuki izskatījās, te tās saliņas un tās ritīgi garš tilts, forši Norvēģi vieta. Un ko šis mums jāatrādz? N-Tour, kā jūs redzat, te ir iekšā viss kaut kas vilciens, metro, ekspres busi, airport train, laivas, tramvaji, un arī ir pa lielam tieši tas pats maršruts, ko piedāvāja VI, 4 stundas 6 minūtes. Un te jau uzspiež virsū, viņš uzreiz arī automātiski aprēķina un parāda visu to pašu informāciju, bet te var atsevišķi katru biļeti redzēt un pirkt. Arī izvēlas sēdvietu uzreiz no 249 uz 308 kronām un tā tālāk. Bet šitas maršruts nebija tas, kas man patikās. Man patikās šitas maršruts. 515 kronas. Tā mēs paskatāmies šito maršrutu. Te mums uzrādās, kā autobusi jāizbrauc līdz Hortenai. Un Hortenā jāuzkāp vienkārši uz Moss Freikai, jeb arī tas ir Moss prāmīts, vai ne? Bastofossen saucās. Un tas ir tas pats prāmīts, ko es jau jums ir rādījis vairākās sērijās. Ieskaitot pagājušo, jūs tur redzēja brīnišķīgs skats safilmēts. Un kas ir pats brīnišķīgākais, ja jūs kājām, viņš ir pilnīgi pavelti. Vienīgi pēc tam sanāk 17 minūtes aiziet caur Moss centram vienkārši līdz busu terminālim. Un līdz ar to tas viss sanāk īstenībā daudz lētāk. Ietaup laiku uz to visu, jo sanāk 3 stundas 36, bet tas ir arī pabraukāt ar kuģīti paskatīties. Te ir notestējis vairākos maršrutos, šis bija tāds vienkārši pirmais piemērs, kas trāpījās, bet pa lielam nekur citur jums prāmi nepiedāvās. Un tas ir šitam nenormālu priekšrocību. Tāpēc, ka, mūsu rajonā te ir tāds viens prāmīts, vai ne? Ja neskait vēl uz pāris salām, tad šis ir vienīgais tāds, īstais prāms, kas ir svarīgs. Bet tur, kur, teiksim, mēs pavasar, kad ceļoja, ka vienā dienā sanāca 5 prāmīši, tad, šitā programma būtu daudz ērtāk un praktiskāk pielietojama. Kaut kas izmainies, bet tā kā es pirmoreiz novilku VI, kamēr es neielogojos iekšā, tikmēr es nevarēju neko apskatīties. Bet man vajadzēja ielogoties ar kaut kādu Norvēģi ID iekšā. Varbūt tagad jau var, es nezinu. Tas ir jāpatestē, bet es negribu logoties ārā, jo es aizmirsu sen jau paroles. Bet šitas N-Tour, jūs viņu vienkārši novelk un uzreiz var sliktākā gadījumā kaut vai apskatīties, uz kura autobusu, cik tālu viņš brauc. Un tur vispār nebija nekāds logins, jātais nekas. Un man cilvēkam, kam jau ir apnicis, ka visur man dati tiek zakt un pārdot un visādas stulbas reklāmas metās virsū, tāpēc vien es šito N-Tour atbalstu. Kā jūs domā, kā izskatās bagātajā Norvēģijā pieturs? Pavisam vienkārši. Vienkārši tāds mazs stulbs stabiņš. Un te vismaz ir uzrakstīts apmēram,
cigos kas kursē, vai ne? Bet tas arī viss. Es nāku no Piltenes puses, vai ne? Un pat tur mums bija vismaz soliņš, kur apsēsties vēl kaut kas. Šitā nekā nav. Te ir vienkārši mazs stulbs stabiņš. Bet šitā vēl skaitās diezgan labi uztaisīt, jo te vismaz ir autobusam, kur pabraukt maliņā, vai ne? Jo te satiksme ir diezgan intensīva. Bet ļoti bieži ir tā, ka vienkārši stabiņš ceļa malā un viss. Cilvēki stāv gandrīz uz braucamās daļas un gaida autobusu. Tā viena omīte stāv gandrīz ceļu vidū un šitai saputinātā laikā ir īpaši viņiem, fiziski nav kur likties. Tāpēc man bija diezgan liels pārsteigums, ka šitās pieturiņas ir, tādas, principā viņas nav. Es saprotu, ka te ir maza vieta un viņi ir uzlikt, kur vien var uzlikt, bet, tai pašā laikā priekš attīstītās Norvēģijas es biju diezgan lielā šokā. Jūs to redz? Šis bija pieklājīgs un sabremzējās. Tā vispār sanāk. Tur tik viegli negadījumam notikt, vai kaut kāds sīkie spēlējas, vai vēl kaut kas. Es sēžu no rītiem, tā kā daudz skolēnu un tam līdzīgi, tad tās pieturas ir, vienkārši iesprausts ceļzīmu un aizmirst. Tur pat nav kur apsēties un sagaidīt tās cilvēciņas. Tās pieturas, kur ir vairāk cilvēku, viņi cenšas uztaisīt bišķiņ lielāks un interesantāks, jo ilgtermiņā viņi plāno sabiedrisko transportu tā, lai pēc iespējas atbrīvot pilsētu. Es tik sen te nav redzējuši šitādi hausi un vienkārši superīgi patīk šitas. Un šitie stabiņi paredzēti tikai tāpēc, lai nenonestu šitāds šķūrs burtiski, ka brauc garām, lai viņš redz no rīta vai vakarā, ka visi aizlīdzināts ciet balts, ka, kur ir taciņi un kur ir ceļš. Un tāpēc šitie te ir tie maziņie stabiņi, viņi kaut kādi 1,20 m augstumā, vai ne? Tā, kad tu brauc augšā kalnos, tur jau ir burtiski 3 metrīgi tādu, 10 cm diametra tādu kokgabalu saspraust 3 metru un augšā atsarojošais. Un, kā jau es teicu, viņi sabiedriskā transporta plāno tādā veidā, lai pēc iespējas cilvēki gribētu doties ne ar savu transportu uz pilsētu centriem, jo, kā jau visur, pilsētas ir vecs, un viņas nav paredzēts uz tik daudz cilvēkiem un tik daudz transporta, kāds tas ir mūsdienās. Šitā vieta, kur es tagad filmēju, šitā arī te ir visādi mašīnu centrs, tur otrā pusē kaut kādi 2-3 servisiņi. Un kas te vēl ir, te ir trafbāne jeb hipodroms, zirgs skriešanās derības var likt un tam līdzīgi. Un tur ir arī kaut kāds šitas sporta preču veikals un lielais menī, tā kā šis ir tāds mazais, finanses centriņš, ne? Te daudziem cilvēkiem vajadzētu atbraukt un aizbraukt, tāpēc šita jau ir bišķiņa advancētāk šitā pieturiņa. Pie šitās pieturiņas arī ir salikt, tagad gan viņi sniegā aprakt, bet te ir normāli nojumīti, kur riteņus pieslēdz. Nekā jau te īstenībā nav. Tas, kas normālās lielpilsētās ir norma, vai ne? Te ir vienkārši kaut kāds jumts un aizvēž. Bet kas te ir? Te ir forši šitā tablo, kā parāda, ka pēc 1 minūtes būs autobus uz Asgārstrandu, bet tā pa lielam, ja tur ir saraksts, tas jau ir baigi forši, tāpēc kā bieži vien pa kalnu ceļiem braucot, tu vienkārši ieraugi to mazo stulbu autobusu plāksnīt, un tas arī viss. Un pārējais viss notiek tā internetā. Puses no maniem skatītājiem dzīvo Latvijā, tad šeit, kad tev beidzas internets mobilā telefonā, viņš tev vienkārši paliek ultra lēns. Jo šitai, kad tev dati izbeidzas, te nav tā, ka vispār nogriež nost, viņš tur paliek kaut kādi 60 megabit vai kaut kas. Es neatceros, ka roči to vienību, bet viņš palika uz kaut kāds 64 kaut kas, tā kā viņš ir superlēns, bet viņš tev darbojas. Tas viss ir uztaisīts tikai tāpēc, ka oficiāli viņi tev nedrīkst pārtraukt nepieciešamos šitos te sakars, jo, teiksim, Bank ID un viss pārējie šitie pasākumi, viņiem jādarbojas. Viņi speciāli sabremzēt, bet viņi to minimālo nedrīkst pārtraukt. Viņiem iekāp tajā autobusā, un tur ir priekšā uzreiz liels tablo, kurā pieturā jūs tagad ir, un kur ir nākamā pietura. Un, lai apstātos, nepietiek tikai ar to vien, ka jūs bijat pie durvīm, tā kā Latvijā bija kā pieeja vienkārši, un šofers tevi ieraug, un viņš tagad apstāsies nākamā pieturā. Ja nākamā pieturā nebūs neviens cilvēks, tu tur vēl stāvēt pusstundu un tev neviens neko neteiks. Te ir reāli jānospiež stopogu, savādāk tev neizlaidīs ārā vienkārši. Un pārsvarā visos autobusos arī ir ritenim vieta, māmiņam ratiņiem vieta,
Un arī speciāli krēsli tā kā bērniem. Es to arī nezināju, kamēr es pats neizbraucu, bet es pat tums kaut kur apsēžos un vēlns, kāpēc es tik augsts. Izrādās, tas ir speciāli paaugstināts krēsls, tā kā, lai māmas turētu blakām bērnus, normāli augstumā. Ja mēs skatāmies no tāda viedokļa, cik ērti pieejams sabiedriskais transports un kā tas ir noklāts pa Norvēģiju, tad vismaz šitai galā, sūdzēties nevar. Jo, piemēram, jūs redzat, es esmu tādā vietā Sundāsen, ne? Te ir reāli kaut kāds, minimāls ciemats, jahtu osts un kaut kāds krasta baterija, kur var apskatīties. Un pat šitai te, kā var redzēt, pašā šitai te vietā, šī ir autobusu pieturiņa. Un kā var redzēt, te autobusu saraksts vēl no 17. gada, 100 punkā viņš vairāk nav derīgs. Jebkurā gadījumā visi braucēji tagad dzīvo mobīliem telefoniem un viņi tajos var apskatīties, kad ir nākamais buss un arī nopirkt biļeti. Bet pa ko es gribēju teikt, ka šis ir tāds starp ciematiņiem kaut kāda maza vietiņa, ne? Bet pat šeit iebrauc busiņš. Un lai busiņam būtu ērti, te ir vesels tāds laukumiņš, kur viņš var apgriezties. Uz šitiem maziem lauku celiņiem viņiem nav diezko ērti apgriezties, tāpēc te ir izbūvēts vesels maziņš laukumiņš. Mums jākal normāli Putina, bet es jums gribu tādu īsu rezumējumu par sabiedrisko transportu. Man te viena pazīstama dāma ir kā vaskedāme, jeb tīrītāja, vai ne? Lai viņi iztīrītu vienu restorāniņu, mašīna sanāk man no manām mājām burtiski tur 15 minūtes maksimums braukt, vai ne? Bet, lai tiktu līdz turienei, tā kā viņai jāiztīra nedēļas nogalē, viņai nav tiesības, viņa brauc autobusu, un tad viņi iztērē līdz stundai, lai līdz turienei aizbraukt, tāpēc, ka ir 2 dažādi autobusi. Bet no otras puses viņai pusgadu biļeti, ja es pareizi sapratu, un tad viņi tur var aizbraukt tur 10 kronas maksimums. Tas īsumā arī rezumē to sabiedrisko transportu. Tu to var izdarīt, cilvēki dzīvo tā gadiem, un ja tev ir ērts pieturs blakām, tad tas pat īstenībā nav grūti. Tev tas sanāk daudz lētāk nekā, ja tev būtu kaut kāda privātā mašīna. Bet tai pašā laikā tu ļoti daudz ziedo laiku, tāpēc, ka autobus nāk tad, kad autobus nāk. Un ja tev vēl ir 2 autobusi, tad tā kā šodien, teiksim, pa vienu tu var aizbraukt, otrs ieputināts un vienkārši atcelts. Tā kā vienmēr, ja tu dzīvo pilsētā, sabiedriskais ir pilnībā ok. Ir īpaši, ja tu strādā, teiksim, tas pats vaskedāmē vai ne, vai arī celtniecībā kaut kur, tev ir objekti mainās katru dienu. Vai tev arī vajag uz 3-4 objektiem, tu tur var paņemt savus pekelītus un braukt kaut kur, vai ne tur. Tu vienkārši pasgaudies kaudza laika. Tai pašā laikā, ja tu dzīvo ja tu strādā kaut kādā lašu fabrikā, tad nav nevaina, tu var mierīgi tur močīt ar to autobusu uz priekšu uz apakaļ. Es nekad nav braucis Oslo, un es šitie visi jums stāstu no savas pieredzes, tāpēc man ir grūti ko pateikt par to T-Bahnu, bet tie paziņas, kas ir dzīvojuši Oslo, tie saka, ka mierīgi bez mašīnas var iztikt. Jo pirmkārt, mašīnas stāvvietas ir grūti atrast, viņas var būt pilnas, it sevišķi nedēļas nogalēs. Otrakārt, mašīnas stāvvietas ir mežonīgi dārgas, tur pat 30-40 eiro pa dienu. Ir divreiz jāpadomā, vai tu tiešām gribi ar mašīnu braukt Oslo iekšā. Un tāpēc tur arī tāda lielāka parkinga, kur tu atstāji tā kā bišķiņa ārpusē, piemalītē kaut kur. Un tā brauc vai no autobusa vai to T-Bahnu, bet ar to T-Bahnu esot, viņi pietiekam bieži iet un viņi pietiekam ērti, tā kā dzīvo Oslo uz vietas, tie vispār, padomā vai braukt ar mašīnu vai vienkārši iekāp sabiedriskā transportā. Tie, kas noskaties manu vlogu video, tie arī atpazīst aizmuguri, jo tas ir vienkārši tik neaprakstāms skaisti, tas jau te kaut kādu stundu stāvu un kaifoju. Un līdz ar šitiem skaistiem skatiem ir noslēdzies arī šitas video pa satiksmi. Es ceru, ka jums patika. Ja tu gribi kaut ko uzzināt konkrēti par Norvēģiju, paņem droši komentārā uzrakst. Ja tu redz, ka kāds ir uzrakstījis tev interesantu tēmu, uzspied viņu komentāram laiku, tad es zināšu, ka par to tēmu vajag uztaisīt video. Es nesaku, ka par tēmām, kas ir sabalsots, uzreiz būs video, bet tas būs tāds maziņš sarakstīņš, pa kurām tēmām man taisīt video. Ja jums ir kas interesants, uzrakst komentu. Un kā vienmēr, ja tev patīk šitas video, uzspied laiku. Ja tu gribi redzēt vairāk, uzspied abonēt, jo tad tikko es būšu izveidojis video, YouTube jums viņu automātiski ieteiks. Tiekamies nākamajos video.